Atkal jauna krāpšana. Telefona krāpnieks zvana tev uzdodoties par tavu telefonu operatoru darbiniekiem un sākā, ka tev tūlīt tiks bloķēts tavs numurs. Kā viņi zina, kāds tev ir operators? Bēdīgi slavenais numur LV. Šis servis reāli palīdz tikai krāpniekiem. Es nezinu, kāpēc, lai parasts cilvēks gribētu noskaidrot operatoru tam cilvēkam, kam viņš zvana. Jā, krāpnieki iet numuru LV, apskatās, ka tu esi, piemēram, LMT klients, zvana tev tūlīt tiks bloķēts numurs, tu panikā iedod viņiem savus datus, ja viņi tos jau nezina, dažreiz viņi zina, un viņi iet LMT lapā un ievada tavu personas kodu, tev atnāk Smart ID pieprasījums autentificēt šo ielogošanos. Pēc tam šis pieprasījums atnāk no tava operatora, jo krāpnieks autentificējas tava operatora lapā. Ja tu to apstiprini, viņš var iet tavā LMT lapā vai tava operatora lapā un uztaisīt SIM swap uzbrukumu. Tātad viņš izdzēš tavu fizisko SIM karti un pievieno tavu numuru savai e-SIM kartei. Tad, kad viņš to izdara, tad tev telefonā tiešām pazūd sakari un tev viss salīmējas kopā. Jā, tev neskapēc ir nobloķēts tavs numurs, un viņi tev tālāk turpina komunicēt ar tevi WhatsAppā, uzdodoties par policistiem, par bankas darbiniekiem, un sākās hauss. Tavs smadzenes tiek pārslogots ar ļoti daudz informāciju, un tu sāc izdarīt slikts lēmums. Tāpēc nedod nevienam savus datus, nekad tev telefona operators nezvanīs un neprasīs tavu personas kodu, viņš to jau zina. Kaut kur šajā sarunā viņi arī paprasa tavu vecumu. Kāpēc viņi prasa tavu vecumu? Kāpēc viņiem to vajag zināt? Ja gadījumā tu esi nepilngadīgs, viņi pat neturpinās sarunu, jo nepilngadīgiem nav ko izkrāpt. Uz viņu vārdu nevar paņemt kredītus, un visticamāk viņiem arī konta vai nu nav, vai arī, ja ir konts, tad tajā nav naudas. Vislabākā grupa, ko apkrāpt, ir 30+, jo 30+ cilvēkiem ir gan nauda, gan arī statistiski viņus ir visvieglāk apkrāpt, jo tur ir visticamāk mantkārība un dažādas cits īpašības. Šajā krāpšanas schēmē es lieku atzīmi 7 no 10, jo tāpat kā Smart ID schēma, tā ir diezgan sarežģīta. Un vēl pēdējais jautājums, ko daudz man uzdod, vai es visu laiku staigāju vienā cepurē? Nē, šī nav man vienīgā cepura, man ir vēl kaudze cepurēm. Kopumā esi uzmanīgs un es ceru, ka tu kaut ko iemācījies.